Sveiciens visiem no Iecavas. Atrodamies šobrīd Baltikovo olu ražotnē, Iecavā, kur mēs rūpējamies par 3,5 miljoniem čaklām dējevistām, kuras mums ikdienu sarūpē vairāk kā 2,5 miljonus olas. Jau kopš fabrikas pirmsākumiem esam vienmēr rūpējušies šeit par aprits ekonomikas principu ievērošanu. It visā, nevienu olu ārā mēs nemetam. Visas olas, kas nav derīgas iepakojumos vai kaut kādas kvalitātes nobīdes, visam atrodas pielietojums, vai tie ir šķidri olu produkti, vai vārītas olas, vai olu pulveris. Bet pats būtiskākais, ka mēs esam atraduši iespēju kā parūpēties par mūsu atkritumiem, šajā gadījumā kūtsmēsli 70 000 tonnas, ko mēs pārvēršam 100 000 MWh tīras enerģijas biometānā, kas ir vairāk nekā Bauskas novads patērē gadā dabasgāzi. Un man šķiet, ka ir ārkārtīgi veiksmīgi tas, ka tieši mēs esam uzbūvējuši savu saules enerģijas parku 2,3 MW jaudīgu, kas ir pašu patēriņam. Un tieši mūsu nozarē tas ir ļoti svarīgi, jo mums lielākais elektrības patēriņš tieši vasarā, kad spīd saulīte, kad jāventilē ir vistkūts. Mēs redzam, ka Baltikovo ar savu aprits ekonomikas domāšanu parāda, ka uzņēmējdarbība ir ļoti labi savienojama ar vides mērķiem, klimata mērķiem. Mēs redzam un jūtam, ka Baltikovo tā attieksme pret vides un klimata jautājumiem ir ar kārtu lielāka nekā daudziem citiem uzņēmējiem šeit Latvijā. To mēs esam ieraudzījuši, novērtējuši, un arī tāpēc mēs viņiem sakām paldies par to, ko viņi dara, kā viņi rāda piemēru gan Zemgales reģionā, gan visai Latvijai. Droši vien, ka tas ir tikai sākums mūsu aktivitātēm, jo mēs ticām ilgtspējīgām investīcijām, tam, ka katrs cents, ko mēs investējam ilgtspējā, noteikti nāk atpakaļ un atmaksājas. Jebkura ilgtspējīga investīcija atmaksājās ilgtermiņā. Ja mēs domājam ilgtermiņā, ja mēs domājam par nākamo paudzi, ja mēs domājam par Latviju, ja mēs domājam par pasauli.